atkal satiekamies skaistā zabadienā, kad jau pumpuri plauks jau, un ka redzam, ka tuvojas pavasars, un kas mums dod atkal jaunu cerību, iedvesim arī mūsu ikdienas dzīvē. Mums šodien arī nav sludinātājs mūsu vidū, mums jāiztiek ir atkal pašiem saviem spēkiem. Un šodien apskatīsim arī tēmu, kas mums ir svarīga mūsu ikdienā, un sākumā lasīsim Matejus 28. nodaļu un 18. un 20. pantu. Matejus 28. nodaļa, un tur 18. līdz 20. Drīzāk jau vienkārši 19. pantu, mēs jau tos visus zinām no galvas, jā, tāpēc eita un dara par mācekļiem visas tautas, jā, tos kristīdami Tēva, Dēla un Svētāga vārdā. Un tad ir tas pēdējais pantā, ir brīnišķīgs apsolījums, ka Dievs būs šajā uzdevumā, šajā plānā kopā ar visiem saviem bērniem, visiem cilvēkiem, kas to darīs. Tātad tā ir kunga pavēle. Būtībā, jā, tā mēs varam teikt, nevis lūgums, bet tā jau ir pavēle, tā ir būtībā mūsu būtība, mūsu dzīves jēga, kāpēc esam kristieši. Jāveic ir šis uzticamais darbs, ko Dievs mums ir uzticējis. Un kā to labāk izdarīt? Par to arī mēs bieži esam domājuši un arī runājuši, kā to labāk izdarīt. Un arī tāpēc mums ir arī draudzes vēlēšanas. Ja mēs ievēlam cilvēks, kur arī šeit kalpo, un būtībā kāds īpašības mēs vēlamies vislabāk redzēt savos vadītājos, vai tas būtu sludinātājs, vai tas būtu draudzes vecākais, vai dievkonis, vai vienalga kasieris, vai zabatskolas vadītājs, jauniešu vadītājs, vienalga tam nav nozīmes, jā. Kāds īpašības mēs vislabāk vēlētos viņos redzēt. Varbūt es nosaukšu šīs īpašības, varbūt uz ko mēs skatāmies, ka mēs ievēlam savus vadītājus, uz ko mēs vairāk skatāmies, vai viņš ir izskatīgs, vai viņam ir laba valoda, vai viņam ir laba izglītība, vai viņš ir labs vadītājs, vai ir organizators spējas, vai viņš ir labprātīgs, atturīgs un tā tālāk. Un varbūt arī tāda īpašība var būt godīgs, jā. Kāda īpašība mēs visam šīm visvairāk, viena īpašība, ja mums būtu jānosauc, kādu mēs nosaukt no šīm, ko es te pieminēju. Ir bieži vien tā, kad cilvēkiem jautā, kāds īpašības viņš vēlas redzēt savos vadītājos, tad visbiežāk mēs dzirdam šo atbildi godīgums. Un tāpēc arī šodien mēs drusciņ pieskarsimies šiem jautājumam godīgs kristietis. Kāds tad ir godīgs kristietis un kāpēc jābūt godīgam kristietim, vai tas iespējams vai nav. Un tur Ieva grāmatā 1. nodaļā un 1. pantā, tur ir rakstīts, ka tur uz zeme dzīvoja kāds cilvēks, tur ir tie tulkojumi dažādi, un citās bībeles un Krievijas savā, tur ir rakstīts, vai viņš bija taisns un godīgs. Tie jēdzieni ir sinonīmi savā starpā. Taisns un godīgs ir sinonīmi. Tātad tur dzīvoja kāds godīgs cilvēks. Un vai šodien šī ļaunajā pasaulē ir iespējams vispār būt godīgam kristietim? Ja mēs zinām, kad ir pat netālā senatne, mēs sacījām, cilvēks sacīja, kad nāk ko ēst, tad var zakt cilvēks, jā. Un kad runājam par senākiem laikiem, atceramies, kad Skandināvijas valstis tur bija cilvēki, kad izgāja uz savām mājām, viņi durvis neaizslēdz. Jo cilvēki bija godīgi, vienkārši te viens nelauzās iekšā, arī latviešiem līdzīgi bija uz laukiem, kad atstāja savas mājas, tad tur parasti tāda nūjiņa, aizliek priekšā nūjiņa, un ar to pietīk, ka viņš zināja, ka tur neviens cilvēks iekšā, neviens godīgs cilvēks šī mājā iekšā nelauzīsies. Un
kad uz mūsu zemes parādījies negodīgums, šis ļaunums, negodīgums, un vai tikai mūsdienās, Eceķiela 28.15, ja to esam lasījuši arī apcerējumā, tu biji skaidrs vai godīgs savos ceļos no tās dienas, kad tevi par ķēniņu cēlā, kamēr bezdievībā pie tevis tapa atrasta. Līdz ar ļaunumu ienākšanu šī pasaulē arī godīgums pazuda no šīs pasaules. Un ja 1. Mūzes grāmatā un 42. nodaļā 11. pantā mēs lasām, mēs redzam, ka tur jau bija godīguma problēma. Tur jau cilvēki vairs neuzticējās viens otram. Un atceramies, tur bija rakstīts par tiem brāļiem, Bads bija, un tad viņi gāja uz Ēģiptu, un tur bija jāiepērkas un labība, un tad viņi sacīja, viņam jautāja, kas jūs tādi par cilvēkiem, viņi sacīja, mēs esam godīgi cilvēki. Jā, tātad tur arī vēlējās darījums slēgt ar godīgiem cilvēkiem, un tas bija arī jāpierāda un jāapliecina, arī toreiz, kad tie cilvēki ir godīgi. Jo visos laikos cilvēki vēlējušies kārtot savas lietas, būtībā ar godīgiem cilvēkiem. Vai arī šodien ir vajadzība pēc godīgiem cilvēkiem? Tur audzināšanā 57. lapspuse pasaules lielākā vajadzība. Kā tā ir? Ir vajadzība pēc vīriem, kas neļaujas pirkties, nec pārdoties, vīriem, kas savos dvēseles dziļumos ir uzticīgi un godīgi. Un tad vēl ir dzīves īsta laimes atslēga. Kas ir mūsu dzīves īsta laimes atslēga? Mēs domājam, liela bagātība, vēl kaut kāda izglītība vai vēl kaut kas. Ir īsta laimes atslēga, ir būt godīgam, taisnam, patiesam, jo tas atmaksās mūsu personīgajā dzīvē, un tas ir visvairāk, ko cilvēki arī vērtē un ciena. Ir vērts būt godīgam, ir sacīts, ka Dievs to novērtē, un krietnam kristiešiem tas ir vērts, jo Dievs bagātīgi mūs atmaksā ar saviem augļiem, ar svētībām, gan laicīgām, gan garīgām svētībām. Arī šodien mūsu lielākā vajadzība, arī mums šodien, kad mēs dzīvojam šajā sabiedrībā, un arī katra personīgā dzīvē lielākā vajadzība mums ir, lai arī mūsu debesu grāmatās mēs atceramies, ka tur ieraksta mūsu vārds un arī mūsu darbs ieraksta, ko mēs darām un domājam un tā tālāk. Un arī, ka tur būtu tāds ieraksts, kā bija pa Iebu rakstīts, jo tas jau bija ierakstīts debesu grāmatā pa Iebu, ka viņš bija uzticīgs, taisns un godīgs. Un tas ir tas, kas vajadzīgs arī mums. Un, kā varam zināt, ka cilvēks, es sacīju, ka mēs vēlamies iet, kas slēgt savus darījumus ar godīgiem cilvēkiem. Kā var zināt, ka tas cilvēks ir godīgs? Viņam jau pasē nekur nav rakstīts, ka viņš ir godīgs, nekāda apliecība neizdod, ka viņš ir godīgs vai negodīgs cilvēks. Un vislabāk tas parādās tieši mūsu dzīvē, mūsu darbos. Jūs varbūt esat lasījuši, varbūt es esmu arī stāstījis kādreiz par to tēlojumu, par to vīra, kurš ziemas laikā izgāja uz ledu un tur vēlējās žibulēt, un tā viņam vajadzēja izcirst ledu tādu aliņu caurumu, un viņš cirta, viņam tas cirus iekrīt tur iekšā un nogrīm, un tagad nabaga vīrs, viņam vienīgais cirus, un viņš tagad sēž un žēlojas, un pēkšņi ūdens vīrs viņam pats parāda zelta ciru un jautā, tas tavs cirus ir? Nē, tas nav mans cirus. Pēc kāda laika parāda viņam sudraba ciru, tas ir tavs cirus. Nē, tas nav mans cirus.
un pēc tam parāda trešo ciru ar tādiem robiem, tā veco ciru, un vecais vīrs saka, jā, tas ir mans cirus. Par viņu godīgumu šis vīrs visus 3 cirus dabūja. Nu, redziet, atmaksājies, tā varbūt tāda līdzība un tā tālāk ir, bet arī laicīgā dzīvē, arī mūsu kristiešu dzīvē bieži vien notiek kaut kas līdzīgs. Ja esam godīgi, Dievs bagātīgi mūs svētī. Un vairāk nekā, kad mēs rīkotos savādāk. Jā, varbūt jautājums, kā mēs būtu izturējušies, ja tagad man parāda šādu zelta ciru. Grūti būtu pateikt, kādreiz atcerieties, es esmu arī lasījis, kad atroda nauda ar visu smaku, un tad jautā cilvēkiem ieliek, un tad piesākās 10 cilvēku, un tad viss saka, jā, tas ir mans smats, tā ir mana nauda, jā. Grūti iet, jā, bieži vien šī jautājumā. Kādreiz jaunībā atceros, es biju klāt kādā gadījumā, tas arī bija mūsu brālis bija, un viņš tur sagatavoja savu mašīnu pārdošanai, un es tik tā starp citu toreiz paprasīju, cik tādu varētu maksāt tādu mašīnu, un viņš tādu interesanti atbildēja, kurš kuru varēs piekrāpt, ka to mašīnu pārdod, jā, vai mēs tā varam vai nevaram, jā, un darīt, tā ir mūsu sirdsapziņa. Kāds sludinātājs atceros runāja, kad sieviete ir atsūtījusi vēstuli. Un šajā vēstulē rakstīts, ka bieži vien ir tā, ka viņi nebija draugs locekli tā, kur atsūtīja to. Un viņi sacīja, bieži vien ir tā, ka adventisti, viņi ikdienā ir savādāk, un tad, kad sabat dienu viņi aiziet uz sapulci, tad atkal viņi ir savādāk. Šie cilvēki ir. Tie mainās tie principi. Protams, pa otru cilvēkiem ir vieglāk redzēt, ka viņš ir negodīgs un tā tālāk, bet tas jau nenozīmē, ka mēs paši, katrs personīgi, ka mēs nevaram būt godīgi. Atceros, kādreiz mums ātrāk bija tāda iepa grāmatu mācēmies, un arī tas senos laikos bija. Tad mums arī tā doktora Raģa bija, un varbūt kāds vecais cilvēks atceras, un tad viņi jautāja tādu jautājumu, vai liekot roku pie sirds, varam sacīt, es vienmēr esmu bijis godīgs, jā, kurš no mums var likt roku uz sirds un sacīt, es vienmēr esmu visas savā dzīve, visas darījumus bijis godīgs, jā. Laikam jau redz, kurš varēs, jā. Atceros, gāja, laikam pamatskola, tas bija. Gāja skolā un arī visādi treniņus darījām, tad mums bija jāiet uz kolhozu, un tad tur arī mums deva pusdienas, un tur ēdam, un tos kaulus visiem galvu pametām. Un tad beigas prasīja, kurš tad mete? Grūti bija pateikt, jā. Ir grūti parast visiem cilvēkiem, ir grūti sacīt, jā, es metu kaulsiem zem galda, un es melojies, es noliedzu, es vēl kaut ko citu, darījies pārkāp zabatu, un tā tālāk. Grūti ir atzīties cilvēkam. Dieva praviete, Dieva kalponi, saka, daudz runā par to godīgumu. Un tā ir, ka mums ir vajadzīgi būt godīgiem arī veikalietas. Mēs daudz ko cilvēkiem tirgojam un pārdodam un tā tālāk. Es jau pieminēju to pašu autiņu, ko pārdod un visu, ko jau pārdod. Romiešiem 12:11 savā darbā neesiet kūtri, esiet dedzīgi garā, gatavi kalpot kungam. Un arī Dievs vēlos, lai veikala lietas, jā, ko mēs pērkam, ko mēs pārdodam, bet sevišķā mēs nedrīkstam būt negodīgi. Ir rakstīts par nepareiziem svariem, par nepareiziem mēriem, un ļoti bieži ir tā, ka cilvēki nolīdz, visi dažādi cilvēki ir, un to mēs redzam, vai cilvēks ir godīgs vai negodīgs, un kad ir vajadzīgi pilnīgs svāra,
un necenšas cilvēks godīgs cilvēks necenšas izmantot otru cilvēku nezināšanu. Cilvēks atnāk, grib kaut ko no mums nopirkt, un mēs viņam nesakām, mēs zinām, ka tā ir kāda vaina, tā ir, ko pārdodam, vai arī, kad cilvēks kļūdas un tā tālāk. Patiesi godīgs cilvēks ir rakstīts, ir nekad savā makta pildīšanai neizmantos citu cilvēku nezināšanu. Cilvēks vienkārši nezinā. Un savai pārdošana mantai un arī godīgs cilvēks prasīs atbilstoši samaksas. Atbilstoši samaksas. Kādreiz arī mēs esam pirkuši kaut ko, mēs domājām ārprāts, kā tas tur var maksāt tādu naudu. Tas varbūt pasaulē, bet bieži vien arī tas ir kristiešu vidū. Ja viņi pārdodamam priekšmetam ir kāds defekts vai kāda kļūda vai kaut kas ir, tāds godīgs cilvēks arī pasacīs, pērkotam otram cilvēkam, viņš pasacīs, jā, tur ir tāda vaina, tur ir. Atceros, kāds mūsu brālis stāstīja, kad viņš zaudējis jau vairāk 100, kad ir pārdevis savu govi, un tā govs spēra, un tagad atnāca tas pircējs, un viņš pasacīja cilvēkam, un tas cilvēks to govu nenopirka, un vajadzēja vest uz kombinātu, un viņš zaudēja vairāk, ja tas cilvēks neko nebūtu teicis, tas cilvēks būtu nopircis to govu, un tāda arī aizvēc mājā. Pie visstingrākajiem godīgu principiem ir jāturās visas dzīves sīkākās lietās, ir jāturās vienalga, vai tā būtu lielieta, vai sīk, vai vienalga, kā jātur pie godīgas principiem. Apustu darbos 24. nodaļā 26. pantā, bet tas turklāt arī cerējām, ka tam nauda no Pāvila taps dotā, lai viņu atlaistu, un tādēļ tas arī dažreiz pēc viņas sūtīja un par viņu un ar viņu runājā. Tas bija Vēliks, un tur Pāvils bija cietumā, un tad mūsu valodā runājot, gaida no Pāvila, kuku, kā mēs sakām šodien. Un viņš būtu atlaists brīvībā, būtu iedots. Un kā mēs uz to šodien skatāmies, mūsu vadītājs tagad ir cietumā, un tur nieku naudiņu tur iedot, un viņš tagad var nākt ārā no cietuma. Un mēs redzam, ka Pāvils labāk paciet nebrīvība nekā negodīga rīcība. Vai mēs esam tik sīkumaini arī šī jautājumā? Dažreiz mēs dodam kuku tur, kur tur nemaz dzīvība nav apdraudēt, pavisam savādākās gadījumās un lietās. Tur mums Rīgā kā agrāk bija tāda sanākšanas kopā, un tur kā studinātais stāstīja kādā reizē par dziesmu dievkalpojumu. Agrāk atceramies, galvenais misijas veids bija dziesmu dievkalpojumu, tos rīkoja diezgan bieži un aicināja tur cilvēks. Un tagad kāds mūsu māls attaicinājuši sveši cilvēki, viņi tagad apsēžas, tas studinātais sēž aiz muguru un dzird, ko runā. Un viņi tagad rāda, tai svešai, tas tur, kad tas sēž, tam ir laba izglītība, tas ir beidzis konservatori, un tas tur ir ārsts sakal ir, un kāds priekšnaks nākošais, un tad viņš jautāja, un kāpēc tā sieviete nestāstīja, bet tas tur ir nabaks ir, un tas tur ir nācis no slikts ģimenes, tas ir bijis alkoholiķis, viņiem vēl tagad nākas arī ar to lietu cīnīties. Mums visas lietas ir jābūt godīgiem, lai vienalga, ko mēs stāstam, mums ir jāsaprot, kur mēs pārkāpjam, un tas viss jāievēro, lai mēs būtu godīgi savā dzīvē. Godīgi principi, mēs zinām, ka nevalda šī pasaulē. Jo
Sātans ir tas, kas mēs valda par šo pasauli, būtībā viltnieks un mēls, un viņš ir kungs par saviem pavalsniekiem, diemžēl, un kas viņam paklausa, un kas īsteno viņa nodomus, bet mēs kristieši esam kāda cita kunga kalpa, mēs kalpojam kādam citam kungam, un novēršanos no pilnīgi godīgam veika lietās, mēs kādreiz varbūt domājam, tā ir tāda mazsvarīga lieta, ko es tur esmu sacījis un pārdevis, bet Dievs tā neskatās uz to. Ir rakstīts, ka viņa vārdi ir uzrakstīts skaidri un nepārprotam, lai mēs zinām un saprotam, un arī Lūkas 16. nodaļā un 10. panta tur atkal runā par to pašu, kas vismazākā lietā ir uzticīgs. Tas arī lielos lietās būs uzticīgs. Mēs kādreiz domājam, kas tur maz lieta, bet kā man tagad iecelts kādā lielā lietā, tad viss būs kārtībā, nekas jau nemainīsies. Dievs jau vērtē pēc tā, kāda mēs esam, mazas lietas, kas mazas būs, un arī tāpēc tas arī lielā būs neuzticīgs. Un tāpēc arī tāds cilvēks, ja mēs pazīstam, mēs nevirzam nekur tālāk. Šodien kristīgā pasaulē, diemžēl, visa kristīgā pasaulē šī krāpšana tiek praktizēta lielos apmēros. Bet cilvēki, un mēs arī sakam un ticam, kad mēs esam Dievu ļaudis, ka mēs turam Dievu baušus, mums ir citi principi un jāparāda, ka mēs stāvam pāri visam šīm lietām. Pravieta raksts negodīga rīcība, kas aptraipa cilvēku savstarpējas attiecībās, nekad un nekur nedrīkst atklāties pie tiem, kas saka, ka tic tagadējai patiecībai. Agru vai vēla, mūsu negodīgā rīcība nāks gaismā. Apostoļu darbos par to arī rakstīts 5. nodaļā, mēs atceramies tur pirmās 2 pantus, tur arī tālāko mēs esam lasījuši to gadījumu, tur bija tāds vīrs Ananija un sieva Safira. Un viņi tur darīja tā, kad mēs laikam arī 1. stundā tur maz drusciņu jau lasījām par to, kad viss pārdeva, viss man bija kopīgi, un tagad arī šī ģimene pārdeva uz savu īpašumu, un tagad atnāk tas vīrs atnāk un noliek, te ir tā naudiņa, ko mēs pārdevam savu īpašumu. Un kas tad tur iznāca? Viņš zaudēja dzīvību par savu negodīgumu. Sieva nezināja, atnāk ir rakstīts pēc 3 stundām, sieva atnāk, jautā sievai, vai jūs pat, Pēters jautā, jūs pat tādu naudiņu pārdevāt? Jā, pat tādu naudu mēs pārdevam. Un arī viņa zaudē dzīvību. Nekad reize mūsu dzīvē būs tā, ka tagad mēs esam negodīgi savā rīcībā, un tagad tas iznākums būs tāds, ka šī gadījumā ar šo Ananiju un Safiru, ar šo ģimeni. Tomēr jāatceras, ka pēcgalā mums katram būs jādod norēķins. Pēcgalā, lai arī ko mēs domājam, pēcgalā mums būs jādod norēķins par savu dzīvi, rakstīts, ka tie bez tiesa, to viss izskatīs, visu mūsu dzīvi, kādi esam bijuši, kā rīkojušies. Līdzīgi ar Jūdas. Neviens nezināja, ir rakstīts, ka viņš zagols bija. Neviens nezināja, ka viņš ir zagols. Un tikai tad, kad neviena cilvēka acs tev neskat, tikai tad parādās īstais godīgums, ka neviens tev neredz, un tu tagad dari, un tur parādās tas godīgums. Vēl varbūt kādu notikumu, un varbūt vispirms vēl, vai varam palikt godīgi, kad esam negodīgi rīkojušies, atgūt godīgi cilvēku status, vai tas ir viegli?
ja esam kļūdījušies, ja esam nepareizi, negodīgi, vai tas ir iespējams? Nu, jāsaka, ir, ka diezgan grūti ir. Ja esam atklāti parādījuši negodīgumu, ir diezgan grūti, bet ir iespējams, ir rakstīts. Un tas ir rakstīts pat Caķeja 19. Lūkas nodaļā, 2. pantā. Tur ir pieminēts Caķejs. Ar ko tad viņš bija ievērojams Caķejs? Viņš taču tur apkrāp visus cilvēkus, tur ņēma no visiem, ko varēja ņemt, un ko vēl nevarēja, un sakrājas pilna māja ar mantam un ar naudu, un tagad ienāk Kristus viņa mājā, un tagad pamožas sirdsapziņa viņam, un 8. pantā, ko tā viņš saka, redzi, kungs, pusnus savas mantas nabagiem, un ja kaut ko izvīls vēl, tad 4-kārtīgi atdošā. Un kāpēc viņš to var izdarīt tā? Vai mēs tā varam izdarīt? Un 6. pantā ir rakstīts, ka viņš Jēzu uzņēma, ja mums ir Kristus sirdī, ja mēs to saprotam, kaut arī mēs bijuši šī pasaulē ļauni cilvēki, negodīgi un ļaunām rīcībām krāpuši, ka tas Caķes un tā tālāk ir rakstīts, un kas tad ir rakstīts, šim namam žēlastība notikusi. Nu, kāpēc žēlastība notikusi šim namam? Nu, ļoti vienkārši, viņam nebija jāiet pazušanā šim cilvēkiem. Viņš no negodīga cilvēka, no negodīgas stata, viņš iegūs ir godīgumu. Un vēl viens piemērs varbūt par Ievu, kā viņš guva šo īpašību, ka viņš bija taisns un godīgs. Un tur rakstīts, ka viņš ikdienas pienes upurs. Kā mēs varam būt godīgi savā ikdienā, savā ģimenē? Kas ir tas upurs? Lūkšana. Katru dienu viņš aizlūdz par saviem bērniem, viņš aizlūdz par savu ģimeni, viņš aizlūdz par darījumiem, par visu. Viņš aizlūdz nolikt Dievu priekšā, un Dievs arī mājo viņas sirdī, un viņš varēja, tas viņam nāca no iekšienes. Galvenais jau ir godīgi kalpošana Dievam, tas ir galvenais. Lai arī kādā amatā, ja mēs būtu šodien draudzē, tad tomēr ir rakstīts, lai mēs kalpojam godīgi. Mēs varbūt kādreiz domājam, es varu tagad ar kaut ko stāstīt, kā man patīk, un man varbūt tā es saprotu, un mēs cilvēkam sakam to, kāda nav mūsu mācība. Un 1. Timotejs 3:8. Draudz kopējam, kādam būs jābūt. Kas tad ir tāds draudz kopējs? Jebkura amatpersona jābūt godīgam. Ja tu esi ievēlēts savā amatā, vienalga kaut par tevi kaut ko slikt, vai kaut ko aizdomas, vai vienalga tevi varbūt nostum malā, vai tam līdzīgi. Visādi šī mēs dzīvojam ļaunā pasaulē, vienalga tev jābūt godīgam, tas atmaksājas. Vēlāk atmaksāsies, ja ne šodien. Vai Dievs pārbauda? Vai Dievs pārbauda mūsu godīgumu? Jā, Dievs pārbauda. Un vai tad Dievu pārbaudi? Tagad vēlns sacīja, ko tad, paskaties, kas tad notiks ar Ievu. Nekas nenotiek kāds, viņš bija tāds, viņš palika godīgs visu kalpošanu. Pa tādu vīru Gehās, tas vecais tulkojums par to Ģejās ir Gehās jauna tulkojumam, tāds vīrs bija, viņš bija Elīsam kalbs bija, un tur atceramies par to Nāemanu, tāds no Sīrijas atnāca spitalīgais, viņš tagad kļuva vesels un deva ļoti daudz naudiņa un drēbs un visu kaut ko, bet neņēma neko Elīs. Un tad tas Gehās, kad Elijas neredzēja, paskrēja pakaļ tam vīram un paņēma visu tos mans, ko bija solījis. Tas 2. ķēnī 5. nodaļā, par to lasīt, no 20-25. pantā, kurā vietā izšķīras Gehās liktenis. Un tagad viņš paņem, viņš noliek, un tagad ienāk iekšā, un Elijas prasa viņam, kur tad bija Gehās?
Un ko viņš sacīja? Ne šur, ne tur, tavs kalps nebija. Redziet, šeit izšķīras šī cilvēka liktenis. Un arī tur tālāk lasam, ka tagad uz mūžīgiem laikam aizgāja balts kā spitālīgs, un arī Dāvids negodīgi rīkojas. Un tomēr par Dāvidu ir rakstīts, ka viņš ir cilvēks pēc Dieva sirds. Un kā tad tā var būt? Pēc Dieva prāta ir. Mēs visi tiekam pārbaudīt. Pilnīgi visi cilvēki mēs varam līdzīgi Gehāziem un Dāvidam un Jūdasam mēs varam kļūdīties, bet visi mēs esam klupuši un krituši, un jau sākumā es jau sacīju, ka mēs neviens nevaram likt roku uz sirds un sacīt, es esmu, visa savā dzīvē, neko negodīgs tas neesmu bijis. Bet kas ir galvenais? Būt tā kā Dāvids, būt tā kā Caķējs un pateikt, atzīt visu cilvēku priekšā, es esmu kļūdījies, es esmu bijis vainīgs, es tas esmu, un atzīt savu vainu, kaut arī tas jādara cilvēku priekšā. Nu, visgrūtāk jau ir cilvēku priekšā. Es abrīnoju tos cilvēkus, kur kaut ko ir nepāreizi izdarījuši, es esmu lasījis arī, viņš ieraksta avīzē. Viņš to cilvēku vairs nevar, viņš ieraksta avīzēs, bija negodīgs tādā gadījumā, un visu atvilās, ka viņš ir bijis negodīgs. Bet vai to cilvēku kāds nosod, to cilvēku cien, kurš var iznākt priekšā, arī draudzes priekšā pasacīties, esmu bijis negodīgs savā rīcībā. Grūtas ir, bet tas ir tas vislabākais, ko mēs šī pasaulē spējam izdarīt, ko Dievs vērtē. Un tad, kad Dievs ir piedevis, ir rakstīts, kad kur viņš noliek mūsu pārkāpumus, mūsu negodīgi. Vienalga, kas tas būtu, kaut mūsu grēki ir rakstīts, ka asins būtu, viņš ir nogremdējis jūras dziļumos, 12 kilometri dziļumā, kur nekas vairs nevar uzspildīt augšā. Kā ar mums cilvēkiem? Mēs arī bieži vien sakam, mums arī viens pret otru, mēs esam negodīgi rīkojušies, un bieži vien pirms vakarēdienas sacīt, mēs pieejam cilvēkam klātām un sacījam klāt un sakam, es biju negodīgs pret tevi, es rīkojos tā un tā, piedod man. Un tas otrs, es tev piedodu. Bet diemžēl kā ir, paiet vairāk gada, un tad tas cilvēks kādā gadījumā sastrīdas vai ko, un ko tad viņš tad pasaka, es kā tu toreiz man izdarīji. Tātad viņš nav tos grēks mērķis tanis jūras dziļumos, bet viņi visu laiku stāvēs viņas sirdī. Un pienāk brīdis, un tie visi tagad nāk laukā. Vai kāda alga ir godīgam? Kāda jēga mums ir būt godīgam cilvēkam? Ja tas neatmaksājas. Kā Dievs novērtēs godīgumu? Lūkas 19, 17. Lūkas 19, 17. Labi, tu godīgais kalps. Kas tālāk tu rakstīt ir? Iemanta mūžība, ieeja kunga priekā. Vai tā ir kāda vērtība? Tas ir viss, ko mēs šī pasaulē varam iegūt un sasniegt. Nekas nav augstāks. Jebkas pareizi ir cīnījies ar godīgiem līdzekļiem, kā Pāvils, arī mums tādiem jābūt. Lasīja, tas agrāk bija Krievu laikos, padomu laikos, tas bija tāds jūras regāts notika. Un tur visām valstīm ar buriniekiem viņi nedrīkstēja ieslēgt motoru un braukt ar buriniekiem un tādi rekādi. Un interesanti bija tas, kad visātrāk nobrauca tieši padomju burinieka. Bet tad, kad bija apbalvošana, tad tur bija tāda galvenais balva, bija tāds stilizēts stūrsrats, kas sveid no 6 kg sudraba ar ļoti daudziem dārgakmeņiem, un to pasniedz kādam poļu kapteinim, kurš to nebija gaidījis, un apbalvošanas ceremonija, šis paziņojums viņā radīja
saviļņoja, šokējoši, negaidīt atmosfēru, kad tas laimīgais kapteinis gāja skaļi raudādāms pakaļ pēc tās balvas, jā. Un šeit ir jāatgādina, kad šajā braucienā neskaties, kurš ir ātrāks, bet kurš šajā braucienā ir tāda savstarpēji sapratne starp tautām un cilvēkiem un arī, kas veicinājis ir draudzība, jo tur jau laikam visai pasaulē brauc tas ilgs brauciens un godīgums skaties, kāds tu esi bijis. Un interesanti, tur arī, ka tos viņiem bija arī dzinēji, un viņas neblūmēja, un neblūmēja speciāli, lai varētu redzēt, nu jā, vai cilvēks ir godīgs, vai viņš nav godīgs. Un tas, ka tur, nu, tie padomie burinieki tur brauc ar tiem ieslēgtiem dzinējiem, vienkārši neviens ar viņiem nestrīdies, nekašķies, tikai profilaktiskos nolūkos, vienkārši, nu, pasacīja, ka nolēma, kad nākošu gadu viņas neuzaicinās. Kaut kas līdzīgs lasīja arī par kā fermeri tur Holandē, un tur pienu dod. Tāpat, kad te Latvijā jau anodo pienu. Un agrāk Latvija tur skaties pēc daudzumu, un tad daudz pielēja klāt ūdeni pie tā piena. Bet tur interesanti, ka tur Holandē katru reizi noņēma tos mērījumus, kas tas par pieni, bet neviens nezināja, kad pārbaudīs. Un daži kādreiz arī, kas pienām, viņam nezināja, kad pārbaudīs, arī pielēja klāt ūdeni. Un tad tur interesanti, kad viņas vienmēr atmaskoja, un tur tās pienkānas, tā ūdeni atveid atpakaļ un pielika klāt zīmi, un tagad viss ciems skatījās un redzēja, kurš cilvēks ir godīgs un kurš nav godīgs savām būtībām. Interesanti arī ir tas, kad tad, kad Dievs mūs atalgos, mēs kādreiz domājam, un kad runājam par šiem lietām, kurš tur būs debesīs, kurš nebūs, un kurš mantojis, kurš nemantojis, un mēs kādam saka, jā, tas cilvēks noteikti būs tur debesīs. Un varbūt tieši tam, par kur mēs domājam, kurš dzīve ir, jā, nu varbūt tāds izskaties, kad varbūt tieši viņš būs, un ir rakstīts arī, Dieva pravieti raksts par to, kad ir daudz cilvēku būs tādi, par kur mēs nebūsim domājuši, kad mēs domājam, nu tas jau nekad nebūs debesīs, un viņš tur būs, un par ko tad viņam sacīs, tad Kristus labtu, godīgais kalps, ieietā kunga priekā. Tā būs brīnišķīgs debesis, godīgi cilvēki. Neviens otram nestāstīs kaut kāds nepareizības, kaut kāds mels, būs godīgs. Visus sīkās lietas Atklāsmes 21. nodaļā un 27. pantā arī mēs izlasām Atklāsmes 21. nodaļā un 27. pantā. Nemūžam tur nekas neies, kas nesvēts, un neviens, kas dara negantību un melo, bet vienīgi tie, kas rakstīti Jēra dzīvības grāmatā. Tas būs skaists debesis, un lai Dievs mums palīdz, ka arī mēs varam būt iemantot šīs debesis, un kad arī par mums varēs sacīt, labtu godīgais kalps, ieietā kunga priekā, tā būs neaprakstams. Tas būs neaprakstams prieks, tas būs neaprakstams debesis, ka mums grūti stādīties priekšā.
un kur mēs kādreiz savā ikdienā par to nemaz nedomājam, tad, kad mēs rīkojamies, kad mēs pārdodam, slēdzam darījumus un runājam viens ar otru, lai Dievs palīdz mums to visu saprast šajā dienā un mūsu svētī. Āmen. Mīļais Dievs, mēs no sirds Tev pateicamies par šo jauko sabata dienu un par Tavu žēlastību vēl pasaulē, kas valda. Arī, ka mēs visi varam nokārtot savus dzīves un atgriezties un arī Tu par mums varētu beigās sacīt, labi, Tu godīgais kalps ietek un priekā. Pasargā arī mūs no viss ļauna, arī mūsu ikdienas dzīvē palīdz arī, ka mēs visus savus darījumos, veikalietas un arī ar cilvēkiem runājot, kad mēs vienmēr esam godīgi arī visos norunās, ko esam solījuši cilvēkiem un darīt. I katrā dzīves sīkumā dāmies sevi žēlastību mums visiem, arī draudz aizlūdz par mūsu cilvēkiem, par veciem jauniem un par mūsu bērniem, par jaunatni. Un palīdz saprast, kādā laikā mēs dzīvojam, kas mums ir jādara, mūsu uzdevums, ka mums ir jāiziet šī pasaulē, un arī šie evaņģēlija vēstīšanas visai pasaulē palīdz atsaukties, un arī katrā amatā, katrā vietā, un arī, kur mēs atrodamies, un arī kā vienkāršiem draudzes locekļiem, ka mēs varam iziet un būt godīgi, patiesi, taisni, arī ikdienas dzīvē, lai cilvēki, raugoties uz mums, varētu sacīt, tie ir godīgi cilvēki, ka mums tas nebūtu tikai jāpateic ar vārdiem. Esi mums žēlīgs arī mūsu ikdienā un palīdz arī nākošajā nedēļā atkal darīt arī šo evanģelizācijas darbu, kas tiek arī darīt šeit saldu, palīdz arī vairāk atsaukties, cienīt viens otru, atsaukties, un šo kopīgo darbu, lai Tu mūs vari viss kopīgi draudz svētītiem. Pateicamies, ka Tu to vēlies, ka Tu esi ar mums, ka Tu mums dod spēku un vēlēšanos un grība. Jēzus vārdā, amen.